Tā, nu pastāstīja, kas par svētkiem šodien ir, kam par godu kūkas? Rabarberu plācmaize. Rabarberu plācmaize. Garšīga, vai ne? Nu, bija garšīga, teikšu, kā ir nogaršojām. Vakar Garoziņas noēdām nost. Jā, kā vienmēr savējiem tiek garoziņas. Pats garšīgākais. Jā. Tur, kur vairāk arī pildījums ir. Un kur vedīsim šīs kūkas? Šodien braucam uz Stādu maiņu, Augustādu maiņu, kura notiks Madonā, Liezērē un Bērzaunē. 3 vietās? Jā. Šoreiz pilna diena sanāks mums. Cerams, ka sanāks daudz cilvēku un aizvedīsim tomātiņus un ķirbīšus. Tas, kas mums ir izaudzis un palicis pāri, ko neesam vēl sastādījuši. Ko nav kur sastādīt? Jā. Jā. Oi, 2. Kāpēc ielika 2 tad? Jā, es pamanīju. Faktiski sanāk tāds kā augu, stādu, maiņas maratons mums šodien. Jā, pilna diena. Visu dienu mainīsimies ar stādiem. Un interesanti būs apskatīties, mēs aizbrauksim ar ķirbīšiem un tomātiņiem. Un interesanti būs apskatīties, ar ko mēs atbrauksim atpakaļ, ar kādiem stādiņiem, vai ne? Jā, būs jāuzfilmē. Uzfilmēsim, labi. Nu, pastāsti, kuri stādiņi mums tagad brauks uz maiņu šodien? 3 kastes, kur Šitās, viena tomātiņi un ķirbīši. Tomātiņi bija tie, kas mums neiestādījām. Mēs paši, kas bija jau tā kā augstumu dabūjuši daļu, un viņi kaut kādi lēnāki ir šogad. Bet īstenībā mēs viņus ienesām iekšā, viņi saņēmās drusciņš jau. Un vēl ir zaļi, bet tos, kurus mēs atnesām atpakaļ pēc 2 nedēļām uz siltumnīcu, viņi tā arī palika tādi pavisam bērtīgi. Nu jā, jo tie palika siltumā. Šie reku neizdevās, bet šie te palika istabā un viņi tad turpināja augt. Nu varbūt, ka vēl izaugs šogad, jau redzēs. Bet ķirbīši gan tādi smuki sanāca. Jā, tur ir Helovīna ķirbīši un sarkanie ķirbīši. Pilnīgi sarkani, Japāņi kaut kādi. Japāņi ķirbi? Jā. Apēk ķirbi un sāc runāt japāniski. Jā, tas ir interesanti. Un te ir, šai kastītē ir āra tomāti, kurš ārā jāstāda, un šie ir siltumnīcas tomātiņi. Un atkal sākas lietas. Jā, un rekur īstenībā tūk parādīšu to. Te ir Latgales agrie, un šeit arī gan sarkangalvīte, gan Latgales agrie, kas ir no Latgales Robinsoniem. Tomātiņi atceries? Ekspedīcija mums. Ekspedīcija, jā. Tā kā sveiciens. Čau! Jā, rekur ir gan sarkangalvītes tomāti, gan... Nu, īstenībā tie Latgales agrie mums arī šeit iestādīti ir kaut kur vai ārā viņi bija. Ārā, viņi ir tur tajā robē ārā. Tie stādiņi ir jau šādi izmēri arī. Jā, viņi ir lieli jau uz ziedēšanu gatavojas, bet vēl tikai jūnijas Šie jau sākums. te būtu uz Ziemassvētkiem būs. Nē, ir jūnijas sākums. Nu, labi. Citiem arī dārzi nav sanākuši. Te, ka līst visu laiku. Un te visu laiku līst, jā. Dažreiz kaut kas uzspīd, bet tā līst. Nu labi, ko tad dodamies ceļā? Jā. Ok, laižam. Nesam uz mašīnu. Jā. Nu tā, stādiņi ir salikti. Vēl tikai jāpaņem līdzi torte un varam laist. Tā, nu kā parasti braucam pa lietu un pa dubļiem. Sēž arī man liekas, ka pagājušais bija, ka braucām uz Sēklumeņu arī liela lietus, vai ne? Man liekas, ka jā. Bet, nu, labā ziņa tā, ka nav pašpārmetumi, ka ir ļoti labs laiks. Mums jābūt telpās visu dienu un nevar strādāt dārzā. Tā kā, jā. Viss kārtībā. Jā. Labas lietas darīt. Sākam jau. Nu ko, Stādu maiņa Liezerē ir noslēgusies ļoti veiksmīgi. Bijām diezgan daudz cilvēku, 9 vai 10 cilvēku bija atnākuši. Tā, ka bija forši, samainījāmies tomātus un ķirbīšus pret visu kaut ko citu. Un tur bija dažādi stādiņi, kāpostiņi, brokuļi, puķkāposti, brokuļi, puravi. Puķes dažādas bija, kas tur bija no puķiem? Rudbekijas, valmutītes. Dālies bija daudz dažādu veidu. Dālies bija kaut kāds 7 šķirnes bija, vairāku krāsu. Kaut kas salāti bija. Nu, var sakot, forši bija. Sīpoli bija. Tagad dodamies uz Madonu, ārā līst kā parasti. Viņš kā līst.
Skatīsimies, kas mūs sagaida tur. Tā ka būs interesanti. Ko, dodamies no Madonas uz Bērzoni. Madonā stādu maiņa ir noslēgusies un jāatzīst, ka šī bija iespaidīgākā stādu maiņa, kāda bija līdz šim, jo sākumā, kad bija jāsākās tam pasākumam, vienos nerunāts neviens cilvēks. Mēs teiktu, ka viss ir beidzies, un tad atnāca 2 cilvēki, ko mēs jau pazīstam. Un viņiem bija līdzi daudz stādi. Un tad vēl saradās cilvēki. Un tad beigās bija diezgan daudz cilvēku, bet viņi tā kā mainījās. Nebija visu laiku viena cilvēka, bet bija viena cilvēka, tad otra, tad nākamie. Un tā organiski visu laiku mainījāmies ar lietām. Un mēs pēc tam braucot prom, vēl pa ceļam piezvanīja, piedāvāja vēl dāliju stādus, gan aizvest uz maiņu Bērzoni, zinot, ka mēs braucam uz Bērzoni, gan mums iedevā no Madonas vairākas kastes ar zinījām, kāpostiem, vēl kaut ko, un tad mēs vēl samainījāmies pa ceļam, ka mums turpinās dienu. Ne? Interesanti. Jā, diezgan daudz kastes beigās bija. Tā, ka braucam uz Bērzoni. Atkal īst. Un tā arī būs forši noteikti. Tieši beidzu līdz kādu pagriezt telefonu. Nu, ok, tad tiekamies jau pēc Bērzonas stādu maiņas. Jā, tā. Braucam no Bērzonas stādu maiņas, un šeit bija viens ļoti interesants notikums, jo ieradās tieši 0 cilvēki. Nē, īstenībā bijām mēs 2 tām bibliotekāri, un bibliotekāri bija saudzējuši un dabūjuši daudz stādiņus arī dažādus. Gan puķu stādiņi bija, gan tomātu stādiņi bija, tur interesanti, visko, kas tur bija. Tā ka īstenībā stādu bija ļoti daudz, gandrīz tikpat daudz, cik bija Madonā. Un mēs dabījām arī dažādus tomātiņus foršus stādus. Lielus jau, jā. Un puķītes vēl atvedām atpakaļ. Bet tagad arī puķītes piedāvāsim pārējiem visiem, tad pēc tam čatām. Jā, bet forši pasēdējām, parunājām. Kārtībā, bet tāda pieredze nebija bijusi vēl, ka neviens neierodas. Neko, interesanti. Līdzsvaram, zin, kā, ja Madonā bija visvairāk cilvēku, kā līdz šim bijis, tad te vismazāk bija. Tā kā līdzsvars ir iestājies te. Un es tikko gribēju teikt, ka līst joprojām. Un beidza gandrīs līd atkal. Jo, faktiski, jā. Tikko tā gāza lietus. Un es tagad varētu ielikt te bildīti ar to rezultātu, ko mēs tagad esam dabūjuši. Tā kā, cik daudz te ir to stādiņu. Ka var redzēt, te ir kastēs stāv visādi stādiņi. Un vienkārši pilns ir dabūts. Un šie visi stādiņi aizies tuvākajās dienās pie tiem, kas to vēlēsies vēl arī. Nu ko, tas arī laikam viss šajā stādu maiņas maratonā. Mēs varētu viņu nosaukt par SMM, stādu maiņas maratonas, SMM. Tā kā sēklu maiņas. Kāpēc vispārīgi šādu mēs rīkojam īstenībā, nebūs stāstīt? Nu, pastāstīt. Tas ir tāpat kā mēs uz sēklām braucam, mainīties. Tas ir brīvprātīgi, vienkārši tie, kuri grib. Neviens nevienam nemaksā. Visi satiekas un kaut kā dalas, un īstenībā cilvēkiem ļoti patika. Madonā vispār ļoti teica, ka grib vēl arī rudenī organizēt, noorganizēsim gan Liezerē, gan Bērzonē, gan Madonā bet ražas svētkus, un ar cīpolpuķiem, ar gumiem dažādiem, ar kaut kādiem spraudiņiem. Varbūt arī, visu, ko tad var arī stādīt rudenī, jo, piemēram, var ķiploku stādīt rudenī, kaut ko vēl var droši vien, tad izdomāsim, ko, un tas tāds arī atsevišķs etaps varētu būt. Tā ka jā, tā ka šogad tās maiņas ir beigušās, viss vēl jāiestāda, ko varēs, vai jāiemet ūdens laukā, vienkārši ūdenī ir jāiemet zemē. Peļķā iemet un dubļos un tā. Un tad jāgaida, vai kaut kas izaugs vai neizaugs. Nu ko, tas arī viss laikam šai reportāžai. Čau visiem! Atā!